Meitenīte 11-gadīgi salauž kājas, bērni gūst traumas un viss tas, viss tas ir Rīgas centrā, Doma laukumā. Mākslas instalācija objekts, kas kādam liekas ļoti interesants un skaists. Man viņš likās stulbs un neglīts un tā tālāk, bet, labi, es domāju, neskaršos tam. Kamēr tiešām pāris dienas 2. augustā to objektu atklāja, pēc pāris dienām nācās slēgt, tāpēc, ka bērni tur guva traumas. Rīgas doma uzceļ objektu, kurš rada traumas. Un vēl trakāk, kas man šokēja un izbrīnīja, labi, neizbrīnīja, bet šokēja drīzāk, tāda milzīgā arogance no ierēģiem, no tā objekta autora. Tas jau ir mākslas objekts. Viņš jau nav tā īsti domāts, kā jūs tur domājat, šūpoties. Un jūs tur šūpojaties, salaužat kājas, tā ir jūsu problēma. Jums taču ir par sevi jārūpējās. Protams, man par sevi ir jārūpējās. Bet ļoti gribētos, lai tomēr objekti, mākslas objekti vai kādi tur nebūtu objekti, ir droši. Un, ja ir cilvēki, kas to pārbauda un izsniedz certifikātus, tad patreizajā brīdī droši vien tiem cilvēkiem vajadzētu tā kā atbildēt. Bet nekas par to gan ierēģi klusē. To, ka šūpols var būt bīstams, jau pirms nedēļas pamanīs kāds rīcinieks. Viņš vērsies Rīgas domē, taču pašu vārdiem sakot, nekāda reakcija neesot bijusi. Viņi runā par valsts drošību. Kur šitā ir valsts nedrošība? Šitas ir pēdējais stulbums, ko es varu iedomāties. Tarakānu smadzenes. Rīgas domē skaidro, ka pirms objektu uzstādīšanas un darbības sākšanas tikusi veikta rūpīga inženieru tehniskā pārbauda. Tāpat esot arī inženieru atzinums par objekta drošību. Šis nav domāts kā spēļu laukums. Šis ir vairāk vides dizaina objekts, kuram ir vienkārši klāt pielikt šī iespēja kaut kā viņu pieredzēt savādāk. Un tas ir jāapzinās arī apmeklētājiem. Šūpoļu eksploatācija līdz apstākļu noskaidrošanai ir apturēta. Viens no objekta autoriem, Toms Kampars, saka, ka tiks veikta rūpīga pārbauda. Mūsu vides objektu izstrādē, kas ir kā mākslas objekts, drošība bija augsta prioritāte, un tā ir bijusi numur 1 jautājums viscauri. Eksploatācija ir atkarīga arī no kaut kādā mērā arī cilvēku līdzdalības, un esam šajās drošības inspekcijās aicinājuši būt piesardzīgi un šo lietošanu arī uztvert nopietni. Ierēģi saka, ka mēs tai meitenītei kompensējām nometnes cenu, uz kuru to meitenītei, cik es saprotu, vajadzēja braukt, viņi to cenu kompensēja. Man liekas, ka kompensācijai būtu jābūt daudz lielākai. Otra lieta, kas man to atkal izbrīna vai šokē, kad ierēģi saka, objekts ir apdrošināts, un ja kas, jūs varat griezties pie apdrošinātājiem, lai viņi jums samaksā. Bet man ļoti gribētos tomēr zināt, kas konkrēti un kā atbild Rīgas domē par šo kāzusu, mīksti izsakoties. Gan par to objektu, kas cits starpā maksāja 165 000 eiro, gan autora atbildība, Toma Kampara atbildība ir vai nav, taču, ja viņš ir kaut ko radījis, kas ir izrādās nedrošs, un viņš to ir pārdevis par 165 000 eiro Rīgas domē, tad varbūt viņam kaut kā ir jāatbild tomēr, gan attiecībā pret Rīgas domu, gan pret rīdziniekiem. Varbūt viņš ir tas cilvēks, kuram būtu jāmaksā kompensācijas tiem traumētajiem bērniem. Daudz jautājumu, maz atbilžu. Sveiki, man sauc Zans Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Parunāsim par lietām, kas ir svarīgas. Lieciet laikus, abonējiet. Paldies ar sirsniņu. Iespēju ziedot no 2 eiro uz augšu. Atbalstiet mūsu komandu. Parunāsim par lietām, kas ir interesantas. Tie ir vienmēr ļoti smagi un emocionāli gadījumi. Šoreiz drusku par bērniem arī, jauniešiem un atbildību. Par visu, kas bija interesants. Aiziet. Interesanta ziņa bija, vesels notikums. Bērni iestrēguši Portugālē. Bērni brauca surfot un kaut kāda firmelē tur. 3 autobusi, visi 3 salūzuši. Bērni iestrēguši Portugālē un viņi tiek atgādāt atpakaļ. Pirmkārt, man ļoti patīk, kā manipulē tomēr mēdī. Tie nav nekādi bērni. Tur bija, mīksti izsakoties pusauģi no 15 uz augšu. Ja?
Tā kā 15-gadīgi bērni vairs nav bērni, bet jaunieši un tā tālāk. Bet, nu labi. Cits stāsts, cita interesanta lieta, kas pierāda, ka lai ko valdība, vadība, valsts darītu, viņa tiks kritizēta un zākāta. Šajā gadījumā valsts norēģēja pietiekami ātri un norganizēja šo bērnu evakuāciju, jauniešu evakuāciju atpakaļ uz Latviju. Parādījās fake ziņa, ka tas izmaksājis ir 100 000, visi tur sašūmējās ārprāts, tas taču baigi daudz, varēja tur lētāk, visi tur divāna skatītāji, televizoru skatītāji tur šūmējās un Twitters pilns ārprāts, atkal kāds kaut ko ir nozadzis. Izrādījās, ka tur nav 100 000, bet, kā vismaz atbildīgi amatpersona saka, 10 000. Bet nav lieta par to. Lieta ir par to, ka valsts pietiekami operatīvi norēģēja un tos bērnus atgādāja mājās. Šajā gadījumā valsts, pat ekonomikas ministrijas, ārlietu ministrijas personās izdarīja pietiekami labu un aktīvu un jēdzīgu darbu. Kā viņiem sanāca? Tā sanāca. Varēja lētāk, noteikti, ka varēja lētāk. Varēja izsludināt konkursu, varēja tur mēnešus 3 to konkursu organizēt, tad droši vien tā cena tiktu nolaista zemāk. Tikai tie bērni 3 mēnešus būtu Portugālē. Tā kā paldies šajā gadījumā tiem cilvēkiem, kas tur ir iesaistīti, lai cik haotiski viņi ir darbojušies un lai cik varbūt tur ir kaut kādas arī nianses, kas nav īsti profesionāls, bet viņi ir izdarījuši galveno darbu. Bērni, jaunieši ir dabūti atpakaļ no Portugāles uz Latviju. Viss pārējais, kas maksās, kāpēc maksās, kas nodrošinās, kas atmaksās budžetam naudu un tā tālāk, tas tagad ir risināms. Galveno uzdevumu valsts veica. Viņi atgādāja 147 bērnus, izmantojot veselo saprātu, atgādāja atpakaļ. Nevis ilgi un dikti diskutēja, varbūt tur varēja satikties Siliņā ar Portugāles premjeru un aprunāt, cik mēs tagad tos 147 bērnus dabūsim. Paldies Dievam, tas viss netika darīts. Samērā īsā laikā operatīvi viss ir izdarīts. Tā kā dažkārt mūsu valsts un ierēģi dara labus darbus. Un ja viņi dara labus darbus, tad vajag viņus par to viņiem pateikt paldies. Paldies, ka tie bērni ir atpakaļ jaunieši. Citi jaunieši arī atgriezās, bet tie atgriezās no Baltkrievijas. 4 jaunieši, viens puisis, 3 meitenes, nolēma aizbraukt uz kaut kādu mūzikas festivālu Baltkrievijā. Tika aizturēti un arestēti uzreizes, uz robežas, tāpēc, ka viņiem it kā atrada marihuānu. Tur kaut kādas 100 gramus vienalga. Viņi saka, ka tas nav viņu marihuānu, bet vienalga. Arestēti, Lukašenko par viņiem izteicās tur tiešajā ēterā kaut kādā tur savā Baltkrievijas kanālā, televīzijas kanālā, kad mēs, protams, gaidām visus cilvēkus ciemos, kaut arī mums ir tomēr bezvīzu režīms ar visām valstīm. Baltkrievi ir atvēruši robežas uz savu pusi. Bet, jau narkotikas mēs nekad un neko, nav ko tiem latviešiem domāt, ka viņi varēs narkotikas ievest. Jauniešiem paveicās, viņi tika izlaisti, viņi ir brīvībā. Viņiem nācās, protams, pateikt Baltkrievijas televīzijā intervijas ar to, cik viņi ir laimīgi par to, ka Baltkrievija ar viņiem ir tik godīgi un labi izturējusies, ka nav viņus apbiežojuši un izlaiž ārā, un vispār viņi nenormāli priecīgi par Baltkrievijas vispār tiesu sistēmu un tā tālāk. Mesli ir jāmaksā. Kas jums tas par maisiņu? Ko? Lūk, tur maisiņš mētājs. Jaunieši tika aizturēti un viņiem draudēja pat vairāku gadu cietumsods. Taču Baltkrievijas puses veiktā izmeklēšana galu galā viņus atzina par nevainīgiem un ļāva atgriezties mājās. Tiesa tikai pēc tam, kad jaunieši bija snieguši intervijas vietējiem televīzijas kanāliem, slavinot Baltkrievijas kārtību. Vakar minēto materiālu pārraidīja arī Baltkrievijas valsts televīzijas kanālā uzreiz pēc vakara galvenās ziņu pārraides. Pret mums izturējās patīkami. Pretenziju nekādu nav. Baltkrievija sargā savu robežu, savu valsti un savu tautu. Paldies Dievam, ka šo izveidojušo situāciju viņi tik ātri, kvalitatīvi un pareizi atrisināja. Notikušais visticamāk nav bijusi cīņa pret narkotikām, bet gan Baltkrievijas režīma mēģinājums uzspodrināt savas spalvas. Man tikai vēl un vēlreiz gribās jautāt, cilvēki mīļie, ja jums nav
nāves draudu un jums nevajag, jums kaut ko tur ļoti, ļoti tajā Krievijā vai Baltkrievijā vajag. Ir gadījumi droši vien, tur nezinu, pie vecākiem vai pie kaut kāda iemesla noteikti ir. Tad brauciet uz to Krieviju, Baltkrieviju, bet tāpat uz festivāliem, nebrauciet. Jūs vienkārši riskējat ar savu brīvību. Cita starpā jūs riskējat, protams, arī valsts resursu, jo valstī bija jāiesaistās, lai tos jauniešus dabūtu atpakaļ kaut kādā veidā, un tagad tās iespējas ir ļoti minimālas, jo konsulārie departamenti ir samazinājuši savu sadarbību ar Baltkrieviju un Krieviju. Līdz ar to tā bīstamība ir milzīga. Ja nav baigā vajadzība, nebrauciet uz tām valstīm. Par to jūs brīdina ārlietu ministrija, visi drošības dienesti un visi, kas vien var brīdināt. Šajā gadījumā paklausiet tam, nebrauciet uz tām valstīm. Un vecāki nelaidiet jauniešus uz festivālu Baltkrievijā. Jūs riskējat ar savu bērnu brīvību, dzīvību un visu, ko šīs valstis ir nedrošas. Ļoti delikāta tēma, ko gribu tagad runāt, man pašam no tās bailes, tāpēc, ka negribās pierunāt nelaimu un tā tālāk, bet tomēr dažas dienas virmo diskusijas par vēža pacientiem, par to, ka vēža pacienti ir atstāti novārtā un viņu dzīvības ir atkarīgas no ziedotājiem. Un gārš liels sižets panorāmā par jaunieti, kuram ir vēzis un viņam ir konsilijas noteicis ārstēšanu par 400 pār tūkstošiem, gan $500 000 zālēm vai terapiju. Protams, ka tam cilvēkam, tā ģimenei tās naudas nav, viņi lūdz ziedotājiem ziedot. Un par to tagad visi cepās. Kā valsts tur kaut ko tur šķiro cilvēkus, un viņam ir jādara viss, lai tos cilvēkus izārstētu. Jo viņi, teiksim, tam jaunietim, kuram bija gandrīz $500 000, tas limits, ko valsts var iedot, ir kaut kādi 15,000, plus mīnus. Ar koncīla lēmumu par to, ka šis medikaments ir īstais un vajadzīgais cilvēkam pašam, vairāk 10,000, ir kaut kur ar ziedotāju palīdzību jāsamedī gada laikā. Man grūti spriest par tik specifiskām detaļām. Es īsti laikam pat neatšķiru par tām niansēm, bet skaidrs ir viens, ka mēs esam darījuši to, ko mēs varam, un individuālie gadījumi vienmēr būs. Tas ir skaidrs, ka individuālie gadījumi būs, bet ir jārunā, jāsūta veselības ministrijai, jāsaprot, kāpēc, vai tas ir, man grūti spriest, kāpēc, kas ir tie gadījumi, vai nav tās zāles Latvijā, bet finansējums ir piešķirts. Zāles ir. Jo vienkārši citām vēža diagnozēm viņas ir arī nodrošinātas. Tāpēc man, tas ir, vai, ja tā ir kaut kāda sistēmiska kļūda, viņi vienkārši ir jārisina. Tad tas kāds labojums likuma pāntā varētu būt? Es neņemos spriest. Es tikai varu teikt, ka man pašai personīgi ir arī bijuši ļoti tuvā paziņu lokā gadījumi ar vēzi. Tie ir vienmēr ļoti smagi un emocionāli gadījumi. Skaidrs, ka tajā brīdī ne ģimenei, ne tuviniekiem nav vēlme cīnīties ar sistēmu. Bet tas, ko mēs varam darīt, tiešām, ja arī jūs esat piefiksējuši, ir jāsaprot vienkārši, kas tas ir. Vai tā ir sistēmiska kļūda, ja vispār tādas zāles ir, tad kāpēc, pieņemsim, tajā gadījumā to neapmaksā? Delikāta tēma, bet man šķiet, ka pirmkārt būtu jāsaprot, ka mūsdienu medicīna ir ļoti, ļoti attīstījusies. Un viņa spēja glābt daudzus cilvēkus ar milzīgām modernām tehnoloģijām, dārgām tehnoloģijām. Bet dzīves īstenība ir tāda, ka ne visiem tiem cilvēkiem uz pasaules tā tehnoloģija būs pieejama. Un vienmēr bagātākiem cilvēkiem būs lielākas iespējas izdzīvot un dabūt ārstnieciskos pakalpojumus, un nabadzīgākajiem mazāk. Rockefelleram tā runā, vienam no Rockefelleram, viņš jau tagad ir miris, bija, tur cilvēks strīdās 8 vai 9 sirds operācijas. Mainīja sirds transplantācijas. Neviens normāls, teiksim, nabadzīgs vai vienalga cilvēks uz to tam nav spējīgs. Rockefelleris, protams, var, tāpēc, ka viņam varēja, tāpēc, ka viņam bija daudz naudas. Līdz ar to, ko es ar to visu gribu teikt? Valstī ir jāsniedz palīdzība visiem slimniekiem,
sistēma ir jāuzlabo, jāattīsta un tā tālāk un tā joprojām. Bet vienmēr būs tehnoloģijas, ko valsts nevarēs apmaksāt. Un tad ir jāiestājās sabiedrībai. Un tas, ka ziedotāji daudziem vēža slimniekiem palīdz, ir pareizi un labi. Tas, ka Panorāma taisa sižetus par to jaunieti, kuram ir vēzis un jāvāc nauda, ir pareizi un labi. Tas, ka ģimene griežās pie sabiedrības un lūdz ziedotājiem palīdzību, ir normāli. Tā, neteiksim, nav valsts darīšana. Tā ir valsts darīšana, valsts var izdarīt tik, cik var. Bet mēs kā sabiedrība esam tie cilvēki, kas var individuālāk un konkrētāk palīdzēt, ja mēs uzskatām, ka šim cilvēkam pienākās un mēs to gribam. Ko es ar to visu gribu teikt? Nevajag visu un vienmēr prasīt no valsts. Valsts nevienmēr varēs to atbalstīt. Un tur man jāpiekrīt Siliņas kundzei, kura saka, ka ir kaut kādi... Viņa saka, ka mēs esam devuši naudu un palielinājuši budžetu gan vēža ārstēšanai, gan visam pārējiem, bet katrs individuāls gadījums nevarēs tikt izskatīts. Tas ir cīniski, bet tas ir pareizi. Individuālos gadījumos mēs kā sabiedrība palīdzam viens otram. Mēs nekad nevarēsim nodrošināt vismodernāko tehnoloģisko medicīnu visiem Latvijas cilvēkiem. Vienkārši tas nav iespējams. Tas ir jāsaprot. Visas tās tehnoloģijas ir pieejamas un saņemamas. Mēs varam jebkuru cilvēku aizsūtīt uz Amerikas labāko klīniku un droši vien viņu tur izārstēt. Bet tas maksā tik, cik sabiedrība nevar pacelt. Savukārt ziedojumi, individuālā palīdzība, tas ir tas, ar ko mēs varam viens otram palīdzēt. Un tas tā jādara. Siliņas kundze nebeidz iepriecināt. Viņa tiešām ir jāsaka ļoti, ļoti laba skolniece, Kariņa skolniece. Jo Kariņš, ja jūs atceraties, kad viņam kāds kaut ko jautāja, viņš nekad neko nezināja, vai arī tas bija jādara kādam citam. Ja kaut kādi jautājumi viņam bija, tad viņš teica, par to atbild šitais es ne par ko, es vispār vienkārši blakām stāvu. Tāpat arī Siliņa ir iemācījusies runāt, nepasākot neko. Tādā ziņā viņas intervijas klausīties ir tīra bauda. Tad cilvēks tāds smaidošs, mīļš, laba, glīta sieviete, kas nekad neko nepasaka. Pēc grafika Saeimā iesniegto plānots pēc 2 mēnešiem, 15. oktobrī. Cik pat labāk ir tā skaidrība, kā tiks sadalīts finansējums? Nav nekāda šobrīd vēl skaidrības par budžetu. Budžeta sarunas tikai sāksies. Liels man bija izbrīns, ka izrādās, ka budžets vēl nav pat sākts gatavots. Mēs tikai sākam gatavot budžetu, saka Siliņa. Augusta vidus, oktobra vidū budžets ir vairāk vai mazāk jānodod. Parasti valdības pie budžeta strādā daudz cītīgāk, rūpīgāk un nopietnāk. Iespējams, ka šī valdība pat negrasās strādāt pie budžeta, bet gaida nākamo valdību, un tad nākamā valdība, lai strādā pie budžeta. Iespējams, viņi jau ir gatavi krist. Tā ir mana hipotēze. Otra lieta, ko Siliņa pasaka, ka nodokļiem viņiem viss ir skaidrs. Tikai viņa nevienam neko nestāstīs. Tas ir baigais noslēpums. Un kad viss būs sagatavots, un kad Finanšu ministrija viņam visu gatavu atnesīs, tad viņa pateiks visai tautai, ko viņa grib ar nodokļu reformām panākt vai darīt. Nodokļu jautājums nav miglā. Nav miglā? Nē, ceram dzirdēt beidzot viņš nav miglā. Mēs vienkārši vēlamies tiešām viņu sagatavot gan jau tādu skaidru, lai mēs nāktu arī publiski ar šo piedāvājumu. Vienīgais skaidrs, ka jūs teicāt, ka PVN netiek aizsniegts. To var kā garantu uztvert. Šobrīd PVN nav plānots palielināt. Pilnīgi nepieņemami mūsdienās tomēr ir taisīts slepenos budžets. Kaut arī man ir stipras aizdomas, ka viņa muld. Tāpēc, kad man šķiet, ka nodokļu reforma nav ne tikai gatava, bet arī īsti netiek gatavota. Es domāju, ka ir daudz visādas versijas, un kur tagad sēž kaut kādi ierēģi un domā, kur no versijām varbūt tur kompilēt un tā tālāk. Bet es domāju, ka nekāda plāna par nodokļu reformu šai valdībai nav. Labi, viņu vismaz apsolīja PVN neaiztikt. Droši vien samuldēja, gan jau aiztiks, bet pagaidām
turēsimies pie tā, ka nestiek. Sīliņa un Rail Baltica. Es domāju, ka viņi vienreiz kļūdījās, vienkārši pārteicās vai neveiksmīgi izteica domu, bet izrādās nē, viņi tiešām uzskata, ka Rail Baltica atbildība patreizajā brīdī ir pārgājusi uz Saeimas izmeklēšanas komisiju. Ka Saeimas izmeklēšanas komisijai ir jādod mandāts, kādā veidā mums tālāk to Rail Baltica attīstīt, un tad ministrs kabinets to darīs. Tās ir ne tikai blēņas, tās ir tādas blēņas kvadrātā, tāpēc, kad Rail Baltica, protams, ir, Saeima tur likuma pieņem par Rail Baltica un tā tālāk, bet visu izstrādā, sagatavo satiksmes ministrijas ierēģi, Rail Baltica ierēģi, valdība kā tāda. Saeimas tur, cik tur pārdesmit deputāti, kas ir tajā komisijā, nekādā veidā nespējas atrisināt Rail Baltica problēmu, ne viņiem tādas jaudas, ne arī uzdevumus. Veselais saprāts nosaka, ka ir izpildvara, kas piedāvā Saeimai savus risinājumus. Un, ja Saeima tam nepiekrīt, tad ir vai tur valdības krišana vai kā savādāk. Jebkurā gadījumā Sīliņas kundzei patiešo ir jāatbild par Rail Baltica attīstību un tālāko virsību. Pagaidām gan konkrēti par Rail Baltica nav zināms nedz tās, vai investoriem vispār ir interese šādā veidā projektā iesaistīties, nedz arī tas, ko tie no visa lielā darba apjoma gribētu īstenot. Vai tās ir reģionālās stacijas, vai tā ir pamattrase, vai tie ir termināli, vai viņiem vairāk interesē trases finansēšana caur urbānām vietām, caur pilsētām vai lauku teritorijām. Jo tā pieredze, skatoties ārzemju projektos, ir ļoti dažāda, bet tendence ir, ka ārzemju šos transporta projektus ļoti bieži finansē tieši privātie investori. Tomēr tā kā no darījuma kaut ko gribētu arī šis uzņēmējs, jāņem vērā, ka tas projektus atdārdzinātu vēl vairāk. Es jau sāku slēgties, ka varbūt mums nevajag to Rail Baltica. Arvien vairāk un vairāk liecos domāt, ka mums šis projekts nav vajadzīgs. Ja mēs viņu nespējām izveidot, nespējām ieviest, tad, ko nevar celt, to nevar nest. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laiku, abonējiet un sirsniņa ar paldies, kur podziņu nospiežot jums ir iespēja ziedot no 2 eiro uz augšu. Esam priecīgi un pateicīgi visiem ziedotājiem. Jebkurā gadījumā laiki, abonējiet, komentējiet, ziedojiet. 4 lietas, kas jums jāizdara, lai mūsu kanāls dzīvotu un iepriecinātu jūs, vai arī dusmotu jūs. Daudz cilvēku skatās un dusmojās, arī interesanti. Kāpēc skatāties, ja dusmojaties? Taču neskatīties. Paldies, ka jūs atbalstat. Mans mīļais Brīškana kungs. Brīškana kungs, es te paslavēju pāris YouTubes atpakaļ. Tur labi, man visi mani sāka kritizēt. Es viņus paslavēju par to, ka vajag ātrumu ierobežojumus ierobežot tomēr. Nevis ļaut 10 km pārkāpt ātrumu un tad tikai sākt sodīt. Viņam bija drusku ģestrāks piedāvājums no 1. kilometra sodīt. Rēķināt 3 vienalga. Bet Brīškana kungs vienreiz jā, otrais nē. Tagad viņš saka, un atkal es zinu, visi autovadītāji man sāks lamāri. Teikt, pirmkārt, tu neesi autovadītājs, tāpēc tev nav tiesības runāt. Bet tas man tā. Viņš saka, ka vajag autoceļa fondu, visa nauda, kas nāk no nodokļu par autoceļu lietošanu, lai nonāk autoceļa fondā, un tad mēs varēsim ceļus labot, un viss būs čikiniekā, un viss būs baigi forši. Stulba doma, pie kam vienā pat tajā informācijas blāķī, ko Briškans izdod ārā, viņš saka, no vienas puses vajag autoceļu nodokli visu pārskaitīt fondam, autoceļu fondam, un tad labot ceļus. Turpat zemāk viņš saka, ka ar autoceļa nodokli naudas nepietiks. Un vajadzēs tik un tā no budžeta. Tad ir jautājums, kur ir veselais saprāts. Ja tu saproti, ka tev tik un tā no tā nodokļa, autoceļa nodokļa naudas nepietiks, tad kāpēc tu gribi atsevišķi viņu fondā? Mēs Repšas valdības laikā atcēlām visus fondus, un tas, manuprāt, bija ļoti pareizs lēmums, tāpēc, ka valdība lemj par naudu. Sanāca tā, ka tur autoceļu fondam aiziet tas, kaut kāds tur nodoklis kultūra kapitāla fondam, tas, un beigās izrādās, ka viss ir sadalīts pa fondiem, un nodokļi aiziet kaut kur,
kurus tu pēc tam nevar pārvaldīt. Pareizi ir tā, ka visa nauda nonāk budžetā, un valdība tad lēma, cik dot autoceļiem, kas ir varbūt daudz vairāk nekā tas nodoklis, ko autovadītāji ir samaksājuši. Bet to lemj politiķi, to lemj valdība, un tas ir normāli. Nevis automātiski kaut kur tiek aizskaitīts, un valdība tikai noskatās, kur tā nauda aiziet. Nē, valdība izlemj, kāda ir prioritāte. Drošība, ceļi vai vēl kaut kas, medicīna vai kā savādāk. Mēs to valdību esam ievēlējuši, mums uz viņiem tādā ziņā arī jāpaļaujās. Patīk tas vai nepatīk. Visas automatizētās sistēmas, kur nodokļi aiziet kaut kādiem fondiem, vienalga kādi tie ir, visbiežāk ir neracionāli un slikti pārvaldāmi, vai pārvaldīt kaut kādā visos fondos vienmēr notiek kaut kādi skandāli un problēmas. Jebkurā gadījumā mans uzskats ir, ka tiešām budžetam, valdībai, saimā ir jāpārvalda 100% budžets un nekādiem fondiem atsevišķi nevajadzētu kaut kādiem nodokļiem nonākt. Un tad arī ir iespēja no valdības prasīt, kur ir ceļi, kur ir medicīna, kur ir kaut kas savādāk. Valdība jums droši vien spēs un varēs pateikt, mīļie draugi, autoceļa fondā ir ienākušies no jūsu nodokļiem tik un tik summas, par tik un tik lielu summu mēs arī jums tos ceļus saremontējam. Brauciet vairāk, tad mēs saremontēsim vairāk. Tā kā jūs nespējat nodoklī samaksāt tik, cik varat, tad arī fondā nekādas naudas nebūs. Un jūs neko nevarēsiet pateikt. Teiksim, jā, tiešām mūsu ir maz, ceļi ir sūdīgi un būs vēl sūdīgāk. Tā kā ļaujiet valdībai strādāt. Stulbs teikums, bet labi, ļaujiet. 1. septembrī mēs esam sasnieguši lietu, mums būs visām pārtikas precēm valsts, no kuras šī prece ir cēlusies. Visur jāsaliek būs karodziņi, zīmes kaut kādas, kas mani uzjautrina šajā gadījumā. 10. maijā pieņemts likums par šo, ka 1. septembrī jābūt tām zīmēm. Savukārt valdības noteikumi ir apstiprināti 13. augustā. Valdība bija atvaļinājumā, viņiem nebija laika ar to nodarboties. Tātad ir pusmēnesis, lai tirgotāji saprastu vispār, kāda ir noteikumi, kādā veidā tos karodziņus vai uzrakstus likt. Pati pa sevi man tā ideja liekas stulba un nevajadzīga, tāpēc, ka mūsdienās vispār noteikt, no kuras valsts ir cēlies konkrētais produkts, ir diezgan sarežģīti. Tur varbūt kartupelis ir audzēts, Ēģiptē, atvests uz Vāciju, sagriezt ķēlītēs un nofritēts un uztaisīts pa čipšiem. Sapakots viņš varbūt ir kaut kur, Igaunijā no visa tā, vai tur Lietuvā vai Latvijā. Kur ir izcelsmes valsts? Ēģipte, no kuras nāca kartupelis, Vācija, kur to safritēja, vai Igaunija, kur to sapakoja. Tā tālāk. Tā kā stulba lieta, bet jebkurā gadījumā man tiešām ir nesaprotami, kādā veidā valdība spēja 2 nedēļu laikā uzlikt tirgotājiem par likumu, ka viņiem ir tas jādara. Kādā veidā viņi domā, ka uzņēmējs spēs to izdarīt. Tur nav veselā saprāta. Uzņēmēji nodarbojas ar tirgošanos. Šis viņiem ir liekas sloks, kas viņiem izmaksās naudu. Jautājums uz iekrišanu. Kur šo naudu samaksās? Pareizi, es un jūs. Jo ne no kurienes jau citurienes tirgotājiem nauda nenāk, tikai no mums. Un ja viņam prece maksāja tur 1 eiro, tad tagad maksās 1 eiro un 1 eiro centu. Tāpēc, ka karodziņš. Ļoti vienkārši. Un tur runāt par to, ka mums ir jāzina, vai tā ir Krievijas, Baltkrievijas valsts, vai tā ir naidīgas valsts prece, un tāpēc mēs viņu nepirksim. Tikpat daudz cilvēku būs, kas tieši paņems to Krievijas preci, protestējot pret Latviju. Tā kā, cik garš tik lāts, jebkurā gadījumā cilvēki parasti iepērkoties preces, skatās pēc kvalitātes un cenas, nevis pēc karodziņiem. Ja tie karodziņi neko nemaksā, tad jau to varētu darīt, bet diemžēl viņi maksā dārgi, un mums par to visu nāksies samaksāt. Žēl.
Sabiedrības integrācijas fonds un Rebaltika, kā man iepriecina divas šīs organizācijas, jo viņas ir sagājušas ragos un tagad cīnās par naudu. Proti Rebaltika, kas ir izcilais pētniecības centrs, godīguma etalons, uztaisīja kaut kādu programmu šķelšanās, kaut kādu tur sižetus par to, kādā veidā pēc kara tur Daugavpilī vai Rēzeknē vai vēl viņš zina kur, kā tur tās sabiedrības sadzīvo un kā mēs šķeļamies. Droši vien labas filmas, es neesmu redzējis, man nav tik daudz laika, diemžēl, lai skatītos Rebaltika produktus, bet labi. Jebkurā gadījumā pēc tā atstāsta, tā ir dokumentālā filma, kur cilvēki runā krieviski un viņi ir subtitrēti. Uzlikt latviešu subtitru un ir tiešās runas un tā. Rebaltika, SIF saka, nē, Rebaltika tā nedrīkst, jābūt dublētāji. Dokumentālā filmai jābūt dublētāji. Un tad viss būs labi. Un tā kā jūs neesat nodublējuši, tad atdodies mums lūdzu no 90 000, kas ir bija piešķirtē tam projektam, 30 vai 36 projekts atdodiet atpakaļ. Tie tur pārsūdz un tā tālāk un ieslīdz tiesā, tāpēc, ka viss tas ir tik aģgārni un nepareizi. Es šajā gadījumā, protams, esmu arī Baltikas pusē tādā ziņā, ka subtitri ir pietiekoši, lai latviešu valoda tiktu cienīta un viņa tiktu, cilvēks, kas nesaprot krieviski, varētu uztvert to filmu. Bet dublēt dokumentālo filmu, manuprāt, nav pareizi. Jebkurā gadījumā tur tas SIF skaidrojums, ka tas ir latviešu kultūras noniecinošs un vispār tur mums ir jāatbalsta latviešu valodu. Tāpēc, ja tēma vispār ir par šo šķelšanos, tad veselais saprāts nosaka, ka tur varētu būt arī divas valodas. Jo jūs jau to produktu gribat arī krieviem parādīt, ne tikai latviešiem. Ko jūs latviešiem to gribat parādīt, kad ir kaut kāda šķelšanās? Jums jāparāda visai sabiedrībai, arī tiem cilvēkiem, kas varbūt latviski nesaprot. Tā kā bet, jebkurā gadījumā tas viss parāda šādu projektu neefektivitāti un nepareizību. Rebaltika varēja taisīt to filmu, piesaistot sponsorus, da vienalga ko, un brīvi būt televīzijas tirgū, pārdot šo produktu TV3 un, man liekas, rādīja un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad jūs sasaistaties ar valsti, tad jūs kļūstat atkarīgi no valsts. Tas trakums tajā lietā ir tāds, ka visi pārējie mēdīji, kas skatās šo cīņu starp SIFu un Rebaltiku, saprot, ka viņiem ir jāpakļaujās SIFam. Un ja viņi nepakļausies SIFam, viņiem var to naudu vai neiedot vai atņemt. Un tādā ziņā tas process ir daudz bīstamāks un sliktāks nekā viņš, manis pēc, lai SIFs ar Rebaltiku cīnās, tas viss būtu divi skorpioni savā starpā cīnās, Dievs ar viņiem. Bet vispār uz mēdīju vidi tas, protams, atstāja ļoti sliktu iespaidu. Un jebkurā gadījumā man šķiet, ka politiķiem būtu jāpievēršās pie SIF kā pie organizācijas vispār. Jo viņu ražotie produkti, gan mēdīju uzraudzības vai, naudas daļāšanas projekti, manuprāt, ir pārāk neprofesionāli vadīti, tā. Rezultāts ir tāds, kad savējiem sadod visādus projektus, citas starpā tos projektus sadalot un atdodot tur vēl zin kam, bet tad pēc tam vēža ārstēšanai gan nepietiek, jo tas vairs nav projekts, tas jau ir cita valsts programma. Savukārt sadalīt visādos demokrātijas fórumiem un visādām tādiem dažādiem visādiem projektiem, tur gan SIFs ir nasks. Tā kā aicinu valdību pievērsties SIF darbības un vispār organizēšanas revīzijai, ņemot vērā, ka tur tagad ir konkurss uz jaunu vadītāju, varbūt tā ir iespēja arī SIFu reorganizēt daudz nopietnāk. Nevar būt daudz miljonu organizācija, kas vienkārši dala naudu pēc absolūti nesaprotamiem un negodīgiem kritērijiem. Gribu izmantot dienesta stāvokli un savu YouTube, lai apsveiktu manu draugu Aini Kupču 60 gadu jubilejā. Ainis Kupčs cits starpā ir panorāmas operators un operators. Viens no pirmajiem operatoriem, kas man palīdzēja šo YouTube vispār sākt taisīt. Pašā sākumā viņš pāris reizes man palīdzēja ar padomu un darbu. Sveicu tevi 60 gadu jubilejā, Aini Kupč. Mums ir daudz visādi piedzīvojumi bijuši, jautri parasti. Un visādi. Mēs esam bijuši
kopā vienā braucienā uz Zviedriju pie Ulda Ģērmaņa, kur viņš bija kā operators, un mēs uztaisījām kopā ar Ievu Upleju, Aini Kupču un mani lielisku filmu par Ulda Ģērmani. Daudz jautrības, daudz jautru stāstu ir noticis ar tevi, ar Aini Kupču. Un kā saka mans viens draugs, daudz kas piedzīvots, bet nav ko bērniem izstāstīt. Sveicu tev vēlreiz 60 gadu jubilejā. Nu, pērsīsimies pie komentāriem. Super apskati, gaidu katru nedēļu. Liels paldies par ieguldīto darbu. Liels paldies par populārāko komentāru. Citi komentētāji man savukārt raksta daži. Viens konkrēts. Ka mani apskati ne ar ko neatšķirās no panorāmas. Nu, jo panorāmā ir tik un tik daudz cilvēku štatā, un es viens spēju nodrošināt panorāmas kvalitāti. Visu cieņu man. Lielas skolas, protams, ir laba lieta. Visiem pajāt, kā jūtās bērni un viņu vecāki, ceļš tie, kur dzīvo 10-15 km no skolas, plus vēl jātiek līdz ceļam, pa kuru kursē pašvaldības autobusus. Ieguvēja, protams, ir izglītības sistēma, nevis neizgulējušies bērni un vecāki. Lielas skolas, labi skolotāji, labi apmaksāti kvalitatīvi skolotāji dod bērnam kvalitatīvu izglītību. Jābūt infrastruktūrai, jābūt autobusiem, ērtiem autobusiem, kas ātri aizved bērnu līdz vietai, kur viņš mācās. Jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka visu, ko var darīt. Atcerieties, bija tāda filma Dvīņi, kur Švarcnegers ar Devito spēlēja dviņus. Var sakot, tur bija kaut kāds notikums, vienalga. Bet lietas būtība bija tāda, ka tas Švarcnegers bija audzināts uz salas, pilnīgi, kas bija norobežota no visas sabiedrības. Viņš saņēma lielisku izglītību. Viņam tur bija labākie profesori, kas viņu apmācīja un tā tālāk. Bet viņam nebija nekādas saskarsmes ar ārpasauli, līdz ar to viņš neprata īsti komunicēt ar cilvēkiem un tā tālāk. Ko es ar to gribu teikt? Protams, ka mēs jebkuram bērnam, jebkurā viensētā varam nodrošināt absolūti kvalitatīvu izglītību. Bet tikai mūsu budžets to nevar pacelt. Tāpēc, ka ja mēs katram bērnam vai skolā ar 30-40 skolēniem gribam nodrošināt labu izglītību, tad ir jānodrošina daudz labu skolotāju. Daudz labu skolotāju maksā daudz naudas. Un bieži vien tas nav iespējams pat par lielu naudu, tāpēc, ka izglītotam cilvēkam mežā dzīvot negribēsies. Viņš gribēs dzīvot Rīgā. Jebkurā gadījumā lielas skolas, manā skatījumā, nodrošina labu izglītību. Un skolas ir tā vieta, kas nenodrošina bērnam, komfortu. Tikt līdz turienei, neizgulēties vai izgulēties. Skolas nodrošina izglītību. Un tas ir galvenais. Ja skola rada diskomfortu bērnam un viņš īsti nav izgulējies, bet viņš iegūst lielisku izglītību, tad tas ir labi, nevis slikti. Izgulēties, daudzkārt mēs neesam izgulējušies. Tas nav galvenais kritērijs izglītības iegūšanai. Kas vēl mums te? Bet naudu taču deva no budžeta, un to apstiprināja Saeimā. Kā tad neviens nenes politisku atbildību? Kurš tad balsoja par budžetu, kurā iekšā bija finansējums Rail Baltica? Tur jau tā problēma, ka Rail Baltica finansējums nebija paredzēts. Vai arī precīzāk Rail Baltica amatpersonas, kā tagad izrādās, ir sazīmējušas klāt tajā projektā daudz visādas lietas un uzņēmušies saistības, kur viņiem īsti, es saprotu, nebija nemaz tiesību uzņemties. Un līdz ar to tas projekts ir sadārdzinājies. Es īstenībā pat pēc visas formālās loģikas nesaprotu, kāpēc tur ir parādījušās daudz visādas stacijas. Ja domāts tomēr bija, ka tas ir kaut kāds ceļš, kurš ātri ved no nosacītās Tallinas uz Viļņu, nevis apstājās katrā pieturā. Bet labi, bet jebkurā gadījumā tur izskatās, ka viss tas vadības process bija absolūti atžgāns. Ne Saeima uzņēmās atbildību, ne ministri uzņēmās atbildību. Vispār vairs beigās saprast, kurš ir atbildīgs nav. Nevar, lai tur Saeimas izmeklēšanas komisija tiek ar to galā. Jebkurā gadījumā Saeima tādu budžetu nav apstiprinājusi Rail Baltica. Tur jau tas, tāpēc jau tā visa problēma arī ir.
Žurnālistiem ir ļoti svarīga funkcija mūsu sabiedrībā. Viņi informē par negācijām valstī. Mēs vēlēšanās varam sodīt atbildīgos. Žurnālistiem jājūtās droši. Protams, ka žurnālistiem jājūtās droši, un sētniekiem jājūtās droši, un ārstiem jājūtās droši, un visai sabiedrībai jājūtās droši. Es neredzu nekādas lielas atšķirības starp žurnālistiem un citu profesiju pārstāvjiem. Žurnālista profesija teorētiski, protams, ir varbūt sevi apdraudoši, ja tu kādu negāciju parādot, riskē ar kaut ko, ar sevi vai ar savu karjeru vai vienalga kā, bet tu esi izvēlējies šādu profesiju, par ko ir stāsts. Tā kā sētnieks no rīta arī var tur, tīrot sniegu dabūt no kāda bomža ar pudeli pa galvu un tā tālāk. Visi mēs esam kaut kādā veidā, kaut kādās savās profesijās nedroši, bet žurnālists tādā ziņā manā skatījumā neko neatšķirās. Tas bija stāsts par to, ka žurnālistiem ir izdalīta atsevišķa nauda, lai nodrošinātu viņas drošību valdību. Piešķīra, man liekas, 20 000, lai kaut kā tur cīnītos par žurnālistu drošību. Manuprāt, valdībā jānodarbojās vai jānodrošina visu līdzpilsoņu drošību, ne tikai žurnālistu. Paldies! Tas bija tas, ko es gribēju šoreiz pateikt. Un paldies, ka skatījāties. Lieciet laikus, abonējiet mani un lieciet sirsniņu ar paldies, kur varat noziedot mūsu komandai naudu. Būšu priecīgs par jebkādu atbalstu. Tur ir no 2 eiro uz augšu. Palīdziet mums justies ērti un droši. Kā visiem žurnālistiem. Drošība ir ne tikai fiziskā, bet arī finansiālā drošība. Tā kā palīdziet mums. Līdz nākamajai nedēļai.